ja tu vari iedot tādu mazu meistarklasu. Kāds bija tas rollouts, kad tu nolaunčo to brendu? Maz praktiski. Man liekas, ka mēs katrs esam izgājuši cauri tādai fāzei, apdedzinājušies, ka labs produkts vai labs dizains vai tas tam līdzīgs viens pats par sevi nestrādā. Tev visu laiku ir par sevi jāatgādina, tev ir jāpušo. 3-4 gadus atpakaļ, tad, kad mēs pirmo reizi sākām par to nopietni vispār radīt, tad likās, ka produkts ir gatavs, tagad ir viena preses relīze tur un otra, un tūlīt viss notiks. Un, principā, tā vispār nekur nav. Tev ir jānonāk presē visu laiku, un principā jau vienīgais, kas tiešām ir, kad cilvēki redz, ka tu viņu pats visu laiku arī lieto. Un otrs, kad tu viņus sāc ieraudzīt kafejnīcās, restorānos, vīna vidē vai vienkārši tajā auditorijā, kad viņi sāk parādīties attiecīgi. Un tad viena no tām launch idejām, man liekas, sevišķi tad, kad tu rādi kaut ko ļoti practical, vienkārši kā šī te functional tool, tad tev, man liekas, ir jāparūpējas to, ka pirms visi pārējie par viņu uzzina tajā Instagram postā, kad ir jāpaliecinās, ka viņš ir pieejams tur. Un ka tu jau vienkārši brauc un ka tev izveidojas tāds, bet es jau viņu redzēju no turienes. Un tad, kad tu ieraugi to postu, bet es to jau zinu. No kurienes es to zinu? Kur es to zinu? Tur es redzēju, tur. Un tad tev veidojas tās referenču tīkls, ir tas uzticības, tas ķeksīts, tā vertifikācija, kas tev ir nepieciešama, ka viņš ir valid, ka tas nav nekāds skams vai kas ir vienreizējs.